Domāju, ka visiem auto īpašniekiem ir zināms, kādēļ ir jāmaina regulāri dzinēja eļļa un kādēļ tas ir tik svarīgi. Kādēļ es izvēlos Shell eļļas un kādēļ lielākie autoražotāji pēdējo gadu laikā izvēlās Shell. Un arī kāpēc Shell 18 gadus pēc kārtas ir atzīts par lielāko smērvielu ražotāju pasaulē. Un tas nav nekāds mārketinga triks. Shell ir oficiāls eļļas un smērvielu piegādātais daudziem OEM ražotājiem. Ne tikai vieglu auto segmentā, kur Shell piegādā eļļas BMW, Volkswagen grupai Renault, Nissan, Mitsubishi, Stellantis, Toyota, Hyundai un citiem, bet arī kravas automašīnām, piemēram, MAN, Scania un Volvo. Kas notiek dzinējā? Dzinējs ir kā precīzs mehānisms ar daudzām kustīgām detaļām. Ja nebūtu eļļas, viss ātri nodilt un dzinējs pārkarst. Bet eļļa ne tikai ieeļo, tā arī attīra un aizsargā. Ilgāk braucot eļļā sakrājas kvēpu un netīrumu. Tāpēc ir svarīgi to mainīt regulāri. No kā tad sastāv motoreļļa? Lausties no motoreļļas sastāv veido bāzes eļļa. Bāzes eļļa var veidot līdz pat 95% no motoreļļas sastāva. Līdz ar to bāzes eļļas īpašības un kvalitāte ir ļoti būtiski motoreļļas veiktspējā. Pārējo sastāvu veido speciāls motoreļļas piedevs, kas piešķir tā īpašās aizsargājošās un attīrošās pret bērzes īpašības. Un piedevs vienmēr ir tās, kas motoreļļā izstrādājas pirmās. Un šis fakts tikai pastiprina kvalitatīvas bāzes eļļas nozīmi. Tieši bāzes eļļa ir Shell unikāla atšķirība no citiem ražotājiem. Shell ir izstrādājis īpašu tehnoloģiju Shell Pure Plus, kuras pamatā ir GTL, jeb Gas to Liquid, kas ļauj ražot motoreļļu no dabas gāzes, nevis no naftas. Kāpēc tas ir svarīgi? GTL eļļa, kas radīta no dabas gāzes, ir daudz tīrāka. Tajā nav nevēlama piemaisījuma, kas parasti atrodama naftas bāzes eļļās. GTL bāzes eļļai ir arī krietni savādāk molekulārā struktūra. Tas nozīmē, ka eļļa nodrošina labāku dzinēju tīrību un augstāku oksidācijas noturību. GTL bāzes eļļa nodrošina vieglāku dzinēju startu un labāku aizsardzību zemās temperatūrās, kas ir būtiski Ziemeļvalstu apstākļos, kā arī īsu pārbraucienu gadījumos, kad motors vai eļļa nespēja uzsilt. Atsevišķi jāatzīmē GTL eļļas paaugstināts aizsardzības spējas īpaši augstās darba temperatūrās, kas ir kritiski dzinējiem ar turbīnām. Tāpēc arī daudzi OEM ražotāji izvēlas tieši Shell. Kā pareizi izvēlēties motoreļu? Lai izvēlētos pareizi motoreļu, nav jābūt mehāniķim, bet ir jāpievērš uzmanību divām svarīgākajām lietām. Eļļas atbilstība, apstiprinājums konkrētā auto modeļu prasībām. To nosaka autoražotājs un to var atrast tavā auto rokas grāmatā. Eļļas viskozitāte, kas tiek atzīmēts ar SAE marķējumu, piemēram 0V20 vai 5V30 un tam līdzīgi. Vai tu vēl atceries, ko nozīmē katrs no šiem cipariem? Apzīmējums pirms W apzīmē eļļas plūstamību augstā temperatūrā. Savukārt, apzīmējums pēc W nosaka plūstamību darba temperatūrā. Jaunākām automašīnām arvien biežāk tiek izmantots vieglās plūstamības eļļa 0W. Piemēram, 0W20 un 0W30, jo tās nodrošina labāku eļļas plūstamību zemās temperatūrās, nodrošinot labāku aizsardzību un zemāku nodilumu augstam dzinējam kā 5W eļļas. Shell Helix eļļas ar GTL tehnoloģiju ir īpaši efektīvas 0W kategorijā, jo ar tām var iegūt labākās zemo temperatūru plūstamības īpašības. Un tas ir ļoti būtiski, jo, kā jūs atceraties, tieši piedevs ir tās, kas izstrādājas dzinēja eļļā pirmās. Pareiza eļļas maiņa un apkopju biežums. Tātad, kā parūpēties par savu auto? Vienmēr izvēlēties eļļu ar pareizo specifikāciju. Un šeit Shell būs labākā izvēle. Maini eļļu regulāri, pēc ražotāja ieteikumiem vai biežāk, ja eksploatē auto pilsētā, īsiem pārbraucieniem, sevišķi ziemā. Neaizmirst par kvalitatīvu eļļas filtru. Tas ir īpaši svarīgs.
Neaizmirst pārbaudīt arī transmisijas eļļu un maini to pēc ražotāja ieteikumiem. Un neaizmirst, ka pat ražotāja noteiktais, tā teikt, zināmais lifetime parasti nav garāks par kādiem 100 līdz 200 tūkstošiem kilometru. Ja vēlies, lai tavs auto kalpo ilgāk, ieguldījums kvalitatīvā eļļā un regulāri veikt apkops ir tava labākā izvēle.